uzņēmumam peļņu. Tātad pastāstīšu no savas pieredzes. Es pats piedzīvojis, man ir bijis arī nulīte un daudz mīnus. Un tad dzīves periodā man tāda skaidra atbilde atnāca, ka nav svarīgi, cik tu apgrozi šos te apgrozījumi, ja, cik tev tur nāk tās naudas, bet svarīgi, cik tev tur paliek vispār. Jo varbūt tā, ka mēs apgrozam ļoti daudz naudas, mēs esam nodrošinājuši tur daudz cilvēkiem darbu, visādas lietas, darbības, bet peļņas kā nav, tā nav. Un uzņēmuma vadītājs vienkārši skrien un streso par tām lietām, ka kaut kas nesanāk dzīvē. Un tā funkcija tāda viena maza svarīga nianse. Ir jāsaprot un jāizrēķina, cik ātri tu kā uzņēmums, cilvēks, tu vari iegūt naudu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ir dažādi produkti, pakalpojumi, darbi, kad mums ir vajadzīgs patērēt veselu dienu, 2, 3, jā, iespējams varbūt tās vairāk, un mēs nopelnam, pieņemsim, 50 eiro. Nu, un tad jāpaskatās, cik daudz cilvēki tad ir iesaistīti šajā procesā, kas to naudu nopelna. Nu, kā piemēram, bieži vien ir tā, ka cilvēki vienkārši slimo, viņiem kaut kas nesanāk, daudz brāļu, daudz kļūt, visādas lietas. Tas šobrīd ir tas stāvoklis, ar ko cīnās uzņēmumi, ka bez jārā, ka kaut kas nenotiekās. Jo cilvēks vienkārši fiziski netiek galā ar savām emocionālajiem stāvokļiem un attiecīgi viss uzņēmums arī bremzējās. Bet tad mūsu uzdevums ir aprēķināt tiešām, cik ātri mēs varam nopelnīt, pieņemsim, 50 eiro. Ir tātad dažādi biznesa moduļi, kad tu 50 eiro var nopelnīt burtiski minūtes laikā, vai 2 minūtēs, vai tur stundas laikā. Tas jau biznesa modulis var būt tās ļoti efektīvs. Un, ja pieņemsim, tev šobrīd sanāk tā, ka tu ļoti lēni nopelni naudu, un tu redzi, ka tur nav nekādas rentabilitātes, tad ir vairāki varianti. Viens variants ir tāds, ka ir jātaisa automatizācija. Visam tā, lai mazāk iesaistīti cilvēki, bet lai tas process notiekās ātrāk. Pieņemsim, es šajā gadījumā esmu tā, ka man ir automatizēta apkalpošanas sistēma, kurā es, pieņemsim, ļoti efektīvi viens cilvēks var apkalpot milzīgu lielu apjomu darbu. Tas, ko, pieņemsim, agrāk tur darīja 3 cilvēki vai 4 cilvēki, ja, tu var darīt šobrīd viens cilvēks. Un līdz ar to tā rentabilitāte attiecībā uz biznesa modeli, viņa pieaug. Viņa ar vien vairāk un vairāk pieaug. Tādēļ, ja vēlās šo te uzņēmuma peļņas daļu palielināt, tad ir jāpaskatās visur tās lietas, kur aizņem visvairāk laiku. Reāli vienkārši apskaties, kurā procesā tev aizņem laiku, un kur tu redzi, ka tev vienkārši ļoti daudz emocionālu pārdzīvojumu, stresa par to, ka tur kaut kas nesanāk. Un šo procesu vajag automatizēt. Vai no IT sistēmām, ko mēs automatizējam, vai, teiksim, personāla kaut kādas varbūt iekārtas ir vajadzīgas. Ja? Tātad visu mūsdienās var milzīgi automatizēt ar mūsdienu tehnoloģijām. Tādēļ, lai izdodās atrast pirmām kārtām tos trakākos punktus, kuri patērē naudu, kuri nenes naudu, un viņus pārvērst tajā biznesa modelī, ka viņi to nes, jo īstenībā katru biznesa modeli var automatizēt. Un var arī uzņēmuma peļņu palielināt. Tikai ir jāmeklē un jāatrod tās visas vietas. Un tad, kad mēs to atrodam, mums īstenībā sanāk tā, ka mums atbrīvojas resurss, kurš būtu jāvelta pārdošanai. Un par to pārdošanas arī stāstīšu citos videos, skaidrošu, kā to visu realizēt.